Pirms mēs ķeramies klāt mūsu šodienas tēmai, kuru jūs arī redzat šeit uz ekrāna, sieviete un vīrietis, un kā radās mūsdienu seksa modelis un kāpēc tas sievieti aizver. Pirms es sāku, atvēru Zoomu, es paņemu grāmatiņu, kur man stāvēja tepat uz galda blakus, un vienkārši atvēru vienu lapu. Nolasīšu to vienu mazo DAO, kur šeit ir. Viņš ļoti precīzi atbilst šai tēmai, par kuru mēs šodien runāsim. Man vienmēr ir paticis tuksnesis. Var apsēsties smilšu kāpas korē. Nekas nav redzams, nekas nav dzirdams. Un tomēr klusumā kaut kas staro. Tuksnes izdēļo tieši tas, ka tas kaut kur sevī slēpj aku. Un, lai gan šķietami, kas tika kāds sakars, taču, ja tu pavērsies dziļāk, un arī ejot šodienas tēmai cauri, tu, es domāju, sataustīs un sajutīs, kur tieši šajā milzīgajā tuksnesī slēpjās tā aka. Ja mēs šodien runāsim tieši par to, kā enerģētiskā miedarbība notiek caur tantrisko skatījumu, kur un kāda šī enerģija ir sievietes ķermenī, kur un kāda šī enerģija ir vīriešu ķermenī, un kā paceļoties tādā apzinātībā un izpratnē par to mēs varam arī šo seksuālo kontaktu veidot totāli skaistā un augstā apzinātības līmenī, un patiešām aiziet no tā, ka seks ir tāda fizioloģiska vajadzība apmierināšana, bet tas ir stāsts par apziņas paplašinājumu, par dievišķā piedzīvošanu šeit uz zemes, satiekoties vienam ar otru. Lūk, ejam iekšā šajā ārkārtīgi svarīgajā un vērtīgajā tēmā. Un